Ok, mīļie, tātad Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa. Mēs esam domājuši 1. nodaļu. Pāvilam ļoti mīļa draudze. Viņam ir ciešas attiecības. Daudz par 1. nodaļu nerunāšu. Tie, kas esmu mājas grupās jau pārunājuši, diezgan daudz esam gremojuši. Ja tu neesi lasījis, var noklausīties. Pirms 2 nedēļām mēs sludinājām. Bet ļoti īsā veidā, tad Filipieši ļoti mīļa draudze Pāvilam. Viņš palīdzēja šo draudzi dibināt, un pēc 10 līdz 12 gadu pauzes pēc tam atkal viņiem raksta vēstuli. Un viņš to dara no cietuma, visticamāk Romā. Pats ir diezgan grūtos apstākļos, bet viņš viņiem raksta, lai viņus iedrošinātu ticībā. Un pagājušreiz mēs domājām dažādas aspektus no 1. nodaļas. Un šodien Pāvils jau tagad runās konkrēti šīs draudzes dzīvē un draudžu attiecību realitātē. Un tad pirmajos pantos mēs redzam no 1. līdz 4. Pāvils iesāk ar tādu vienotu virzienu. Viņš saka, ir kāds iepriecinājums Kristū, kāds mīlestības mierinājums, garas sadraudzība, sirsnība vai līdzcietība. Citiem vārdiem, ir jebkas, kas savstarpējās attiecībās šai draudzē Filipijā, kas iepriecina Kristū. Kas caur mīlestību, tad dievišķa mīlestība, pašaizliedzīga mīlestība, kas mierina. Vai caur svēto garu, kas virza dziļāk tuvākās attiecībās. Pēc tam viņš min, vai ir kaut kas, kas demonstrē iejūtību, sirsnību vai līdzjūtību. Tad visi šie pirmie savā ziņā ir Pāvila tādi retoriski jautājumi, ja ir jebkas, kas palīdz, ja? Kas palīdz grūtos mirkļos. Un viņš min dažādus piemērus, no dažādiem leņķiem. Viņš saka, tad piepildiet, ja to darot, piepildiet manu prieku. Mēs domājam, Pāvila vēstulē Filipiešiem Pāvils ļoti daudz atsaucas uz prieku. Ja? Tad to varat atzīmēt. Viņš saka, ja jūs to darīsiet, jūs manu prieku piepildīsiet. Un tad viņš jau parāda konkrētāk. Viņš saka, turēdamies, un tad viņš interesanti min šādas lietas. Vienā prātā, lodam vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi. Tad viņš saka, ja jūs sāksiet šādā veidā savstarpējās attiecībās operēt, skatoties, kā jūs varat būt par iedrošinājumu viens otram, kā jūs varat parādīt Kristus mīlestību mierinājumā. Mierinājums vajadzīgs, kad ir grūtības, vai ne? Ja jūs demonstrēsiet līdzjūtību, ja, tad atkal grūts konteksts. Viņš saka, ja jūs to sāksiet darīt, tad rezultātā jūs sāksiet turēties vienā prātā, vienā mīlestībā, jūs būsiet vienoti dvēselēs ar vienu mērķi. Tas ļoti interesanti. Ļoti uzsvers ir uz viens, vai ne? Vienotību. Un interesanti, ka šajā 3. ko Pāvils saka, dvēselēs vienoti, šī ir vienīgā vieta jaunajā derībā, kur parādās šī vārdu kombinācija, dvēselēs vienoti. Šis vārds ir simpsihos. Jā, man ļoti labi izruna, ne grieķu valodā. Ja kāds runā, tad dodiet man žēlastību. Simpsihos. Pasakām, simpsihos. Un šis vārds, viņam ir pirmā daļa, sim, un otrs ir psihe. Psihe ja psihos, ja? Un citiem tas ir tā kā, anglis tas būtu in one accord, ja dvēselēs vienoti, tad dziļa vienotība. Un ir ļoti viens cits līdzīgs vārds. Vārds simfonija. Jeb skanēt kopā. Skaņu harmonija. Citiem vārdiem mēs varētu teikt, Pāvils šeit runā par dvēseļu harmoniju, līdzīgi kā mēs domājam par vārdu simfonija, ja? Tad skaņa, kura ir vienā harmonijā. Es nezinu, kas tev pirmais ieskanās, kad tu dzirdi vārdu simfonija. Cik ir cilvēki bijuši orķestrī? Elijas vienīgais nedrīkst celt roku. Ir vēl kādi? Jā, ir? Ok, mums ir vairāk, ļoti labi. Tad, tie, kas ir dzirdējuši, klausījušies orķestri, mēs zinām, orķestri ir dažādi instrumenti, vai ne? Bet ir viens diriģents. Ir viens diriģents, kur vadībā šie dažādie instrumenti, dažādās sekcijās sadalīti, pilda katru savu uzdevumu. Un katram ir sava daļa, lai skanētu skaists kopdarbs, vai ne? Lai šīs fonijas, šīs skaņas skanētu vienotā harmonijā. Un nepietiek tikai vienkārši spēlēt savu partiju.
Tas interesantais, ka orķestrī patiesībā, un tie, kas to ir darījuši, tie jums var apliecināt. Tas nav, ka tu vienkārši iemācies savu partiju un tu viņu laidi, ja? Nē, patiesībā tavu partiju tev jāsadzird, kā viņi iet kopā ar šo lielo skaņu. Un tie, kas ir ilgāk spēlējuši, saka, ka ir jāspēlē klusāk, lai tu sadzirdi citus, un tad tu tā kā iekļaujies iekšā, ja? Tas nav, ka tu dominē pāri. Citiem vārdiem reizēm ir jāspēlē klusāk savu partiju, lai tu labāk dzirdi to kopējo skaņu, un tu iekļaujies. Un mēs varētu teikt, interesanti, ka šis vārds ir tik ļoti līdzīgs, un es ticu ilustrē īstenībā to Pāvila domu arī par ne tikai skaņas harmoniju, bet dvēseles harmoniju, jeb šo dvēseļu vienotību. Draudzē mums ir viens diriģents, un tas nav neviens no mums vadītājiem, tas ir Kristus. Kristus ir draudzes lielais diriģents, un mēs katrs patiesībā esam kā instruments. Un Pāvils apzinājās arī domāt par Filipijas draudzi, ka mēs katrs esam instruments ar savu daļu, un Pāvils jau no sākuma sāk virzīt viņu domu, ka, lai šī harmonija skanētu skaisti, mums ir jāsadzird citi instrumenti, citas partijas. Viens prāts, viena mīlestība, dvēselēs vienoti sin psihe, tad vienoti ar vienu harmoniju, ar vienu mērķi. Un tad viņš to pretnostat, viņš saka, nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdam augstāk par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Ja jaunajā tulkojumā ir rakstīts, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtiet citu augstāk par sevi. Angliski šajā pantā šī doma pateikt, iet runa par selfish ambition, tad sautīga ambīcija. Pāvils saka, uzmanieties, ka jūs kā instruments nesākiet fokusēties uz sevi, ka jums nav sava ambīcija, ja? Kaut kā ziņā, ka jūsu skaņa izskan, ka jūsu skaņa pār visu orķestri. Un kad ienākot orķestrī, jums liekas mana partija, mana skaņa, viņš saka, uzmanieties. Lai tu neienes šo sevis fokusēto mērķi. Viņš saka, nē. Viņš saka, ne caur sautīgu ambīciju, tas vārds strīdēdamies pat tik labi neizskaidro, tad tas nav, ka tu bīdi sevi. Ja? Ne arī tukšā lielībā. Un tad viņš to pretnostāv, ka viņš saka, bet pazemībā cits citu. Ļoti svarīgi vārdi jaunādarībā, runāja par draudzes dzīvi. Cits citu uzskatīdam augstāk par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet uz citu vajadzībām. Domājot par šo, Pāvils jau pēc tam arī nolīdz beigās atsauksies uz Timoteju kā uz savu dēlu, minot šīs tā kā garīgā tēva un dēla attiecības. Un interesanti, ka šajā pantā iet runa par sacensību, kaut kādā ziņā sāncensību. Es nezinu, tie no jums, kas ir auguši ar brāļiem, māsām, atcerās varbūt bērnību, un agri vai vēl kaut kādā mirklī, īpaši tuvākos vecumos, parādās sāncensība, vai ne? Varat apliecināt, ir, ja? Tātad tie, kas ir paši bijuši tajā pozīcijā, smaida, tie, kas šobrīd ir vecāki, ļoti labi saprot, par ko es runāju. Jo tuvāk atstarp, vai ne, jo reizēm lielāka sāncensība. Un mēs teiktu, kaut kādā ziņā tas ir pašapziņā, jo viņi bērni. Ir vēl šī sāncensība, ne? Pierādīt sevi, savu vērtību, sāncensību vienam ar otru. Bet Bībelē un citēt jaunā derībā ir šī doma, ka nākot pie Kristus, Dievs nevēlas, ka mēs paliekam kā garīgi bērni. Ja mēs sākam pieaugt, un mēs no garīgiem bērniem kļūstam par garīgiem jauniešiem ar mērķi, lai mēs kādien kļūtu par garīgiem tēviem un mātēm. Un ar ko atšķirās garīgs tēvs un māte no garīga bērna? Ar to, ka pieauguši pazūd šī sāncensība, vajadzīgi pierādīt sevi un parādās rūpe otra labad. Tad vēlreiz, cik svarīgi ir turpināt šo garīgās pieaugšanas ceļu, lai visu dzīvi gadiem kristietis nepaliek garīgs bērns, ap kura visa pasaule grozās ap viņu, bet lai viņam nobriestot, viņš kļūtu par garīgu vecāku. Un vecāks, tie, kas no jums ir vecāki, to labi zina savā dzīvē, tie, kas viņš blakām, vecāki aizliedz sevi savu bērnu dēļ. Viņi upurē sevi. Mēs skatāmies, tā ir mīlestība, ne? Fiziska, emocionāla, visos līmeņos. Un to Pāvils
runā Filipiešu draudzē, viņš saka, kaut kādā ziņā viņš viņus virza pieaugt garīgi. Tajā bērnu līmenī ir šīs ansens, viņš saka, nepalieciet tur, nedzīvojiet tur, nobriestiet. Un domājot par šo nobriešanu, Pāvils arī caur šo mums parāda, ka kristietībā, jeb sakot Jēzum, vienotība nav vienādība. Un šis ļoti svarīgs redzēt. Esmu saticis pietiekami daudz cilvēkus, kas viļās, jo viņi domā, ka ienākot draudzē, kad mēs lasām pāns par vienotības, tas nozīmē, ka mēs visi kļūsim vienādi. Bet ienākot, mēs saprotam diezgan ātri, esam diezgan dažādi. Man bija ļoti laba saruna ar Bobu. Es viņam nepajautāju, vai es varu citēt viņu, bet gan jau, ka var. Un mēs runājām pie kafijas, laba kafija, labas sarunas. Un viena no lietām, kas man ļoti patika, neuztraucies, tas nav nekas personisks. Viņš stāstīja par pirmo reizi, kad viņš atnāca uz mūsu mājas dievkalpojumu. Un viņš teica, ienākot, un viņš jau bija tādā ceļā, viņš jau nebija nācis pie Kristus, ja? Un viņš teica, tas, kas viņam aizejot, viņa pārsteidz visvairāk, ka viņš saprot, ka šeit ir ļoti dažādi cilvēki. Bet ir kaut kas viņus vieno. Viņš sajūt, ka ir kaut kas dziļāks, kas viņus vieno, jo viņi ir pārāk dažādi. Citiem vārdiem, viņi ir vienoti. Un tieši tas, ka viņi ir dažādi, ir tas brīnums. Saka, tur kaut kam dziļākam jābūt. Amen. Un es ticu, ka tas ir tas, ko Pāvils saka. Viņš saka, jūs esat dažādi instrumenti. Bet, ja jūs atrodiet un dzīvojat no tā dziļās vienotības, kas nenāk no vienādības, bet no Kristus vienotības, redzot vienam otru augstāk par sevi, tas sāks kļūt par liecību, kad pat cilvēki no malas ienāks jūs vidū un teiks, hei, jūs neesat visi sociāli vienādās grupās, jums nav vienādas intereses, vecuma grupas, bet jūs esat vienoti. Un tas burtiski tas, ko Jēzus saka Jāņa vēstulē, vai ne? Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, no tā visi jūs pazīs, ka jūs esat mācekļi, ja jums būs mīlestība. Kur? Punkts? Savā starpā. Redzam? Jūsu starpā. Un Pāvils grib, ka šie Jēzus vārdi arī Filipijas draudzē, viņš grib, ka tie arī mūsu draudzē, un arī, ja tu esi kādā citā draudzē, ka tas ir arī tavā realitātē. Ka tu sāc nobriest, lai dzīvo no šīs pašaizliedzīgās mīlestības, kas maina vidi, kur vairāk garīgi tēvi un mātes, jaunieši, kas rūpējas par bērniem, un tas maina vidi. Un tas ir pilnīgs pretstats, ja mēs domājam mūsu dabiskiem instinktam, ne? Mūsu vecai dabai, kas saka, vai es tikšu pamanīts, vai es tikšu kaut kādā ziņā godināts. Mēs varbūt tā nekad neteiktu godināts, ja? Bet vai es tikšu novērtēts, vai es panākšu savu. Un interesanti, Dieva valstība patiesībā domā tieši pretēji. Kam un kā es varu kalpot? Nobriestot, jeb augot, saka, kā es varu izrādīt dziļāku cieņu, kā es varu parādīt līdzjūtību, kā es varu aizliegt sevi. Un tajā porcijā, kā es to saucu pāntu kopums, viņš to noslēdz, lai mēs raugamies citu augstāk par sevi, lai mēs saredzam citu vajadzības. Un tas ir izaicinošo, ne? Mums katram ir mūsu problēmas, mūsu vajadzības. Un Pāvils saka, hei, tu gribi virzīties briedumā? Sāc ar Dievu saredzēt citu vajadzības. Mūsu draudzes vīzijā mums tas otrais punkts, ko es atsaucos, ir kļūt kā Jēzus transformācija. Un mēs redzam viscaur Dievu vārdam, ka tas ir arī Dieva valstības cits dzīvesveids jaunajiem cilvēkam, ja dzīvē Kristū. Ka mēs apzināmies, ka tas egocentrisms, tas vecais, sevis fokusētais dzīvesveids tiek arvien vairāk nogalināts. Pāvila vārdiem, ka mēs nogalinam to veco miesu, mainam veco domāšanu. Un es uzreiz varu teikt, tas nav viegli un nebūs viegli. Un tie, kas no jums to zina, kas ir to pieredzējuši, vai ne? Bet Pāvils apsola, ka otrā galā ir dzīvība, augļi. Un pirms mēs virzamies tālāk, tu vari atbildēt sev šo jautājumu. Vai tu esi pieauguši gatavs nogalināt savu veco dabu, mainīt savu veco domāšanu, brāļu, māsu svētībai un ar to Dievu godam? Saredzē, ka tavu garīgā pieaugšana tik bieži nebūs saistīta ar tevi. Un kaut kādā ziņā ir kāds autors, kas saka, kādu ziņu tu esi garīgi nobriedis, tad tu arī vairāk sāc domāt par citiem. Ja?
mūsu problēmas iegūst pareizās proporcijas. Un Pāvils virs tālāk, viņš iedod šo svarīgo ievadu, viņš saka, es gribu jums sākt parādīt modelēt, kā jūs modelēt savas attiecības draudzē. Un tad ir ļoti svarīgi, kur viņš to sakņo. Un skatāmies 5. pāntu. No 5. līdz 11. Nākamais slaidiņš, yes. Savā starpā, atkal redzam savā starpā, ja? Nevis tev pie YouTube vai tev tavā lūkšanu kambarī. Tas skan ļoti garīgi, bet priedums viņš saka savā starpā. Turiet tādu pati prātu, tas vārds varētu būt arī domāšana, pat arī rīcība patiesībā. Tur ļoti savstarpēji, ja viņi plaši pārklāja, plašu spektru. Turiet tādu domāšanu, bet kā jūs redzat liecību, kā rīkojaties, kāds ir, kur? Kristu Jēzu. Un tad viņš nākamajos pāntos parāda, kur mēs smeļamies spēku un motivāciju tādā veidā dzīvot attiecībās. Šāk Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam. Sevi, ko darīja? Iztukšoja. Pieņemdams kādu veidu? Kalpa veidu. Tāpēc cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārdā būdams, viņš ko darīja? Pazemojās. Kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat kādai nāvei, krusta nāvei. Tad, mīļie, šis pāntu kopums ir, mēs varētu paudīt tikai visu šo svētrumu šiem pāntiem. Ļoti, ļoti svarīgi pānti piefiksēt šos pāntus. Gan praktiski, gan teoloģiski. Tad Jēzus, būdams pilnībā Dievs, viņš izdarīja izvēli. Pazemoties un kļūt par cilvēku, kļūt par vienu no mums. Un pirms mēs domājam, kāds attiecas mums praktiski, šo ļoti svarīgi jūs iecementēt savā ticības dārziņā. Kāpēc? Šeit mēs pieskaramies vieniem no pašiem svarīgākajiem kristīgās ticības teoloģijas pamatiem. Tehniski to sauc par kristoloģiju. Tad mācīja par to, kas ir Kristus. Tas izklausās tehniski, bet tas ļoti, ļoti svarīgi. Ja var nākamo slaidiņu, Bībele atklāja vienu ļoti svarīgu Dievu. Vai vēl uz priekšu? Ka Jēzus Kristus ir viena persona ar divām dabām. Jēzus Kristus ir pilnībā 100% Dievs, un viņš eksistē kā Dievs jau radīšanā. Bet šis pāns parāda, kāpēc viņš nāca uz zemes. Un viņš kļuva par 100% cilvēku. Nevis 50% Dievs un 50% cilvēks, nevis dažreiz Dievs un tad uz mirkli es uzlieku cilvēka veidolu. Bet Bībele mums atklāja, ka Kristus bija un ir pilnībā Dievs. Bet viņš pazemojās. Viņš nāca šeit uz zemes. Vārds inkarnācija. Viņš nāca un inkarnējās. Viņš uzņēma miesu. Kas mums prātam neaptveram. Dievs, kas bija pirms viss tā radīts. Viņš, kurš ir tas dzīvais vārds, kas ar ko viss tā radīts, nāca un Jānis saka, viņš uzņēma miesu. Un viņš mājoja starp mums. Mēs viņam varējām pieskarties. Šis te ir viens no kristīgās ticības pašiem pamatiem. Ir tik daudz viltus mācības 2000 gadu laikā, kas mēģināja teikt, Jēzus ir pilnībā Dievs, bet ne pilnībā cilvēks, vai otrādāk. Jēzus bija ļoti labs cilvēks, ļoti labs skolotājs. Bet Dievs, viņš bija labs pravietis varbūt. Un arī mūsdienās mēs to bieži dzirdēsim. Cilvēki teiks, jā, Jēzus mācība, tā cilvēka daļa super, ļoti labs morāls skolotājs ar daudz labām lietām. Bet tad, kad tu piemini, ka Jēzus nebija tikai cilvēks ar superīgu mācību, viņš sev atklāja kā Dievs, tas maina vienādojumu. Un tāpēc šis teksts ir super svarīgs, ja? Tika izveidota tāda ticības apliecība 451. gadā, tas tiem, kas ar brillītēm grib papētīt vairāk, Halkedonas ticības apliecība, kas pateica, ka nāk visāds cits mācības, kas grib pašu centru izsist to, kas ir Jēzus, un mums ir jāapstiprina, kas ir Jēzus. Ja? Tāpēc šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs daudz laiku to nepavadīsim, bet šis ir vienkāršot esens tam, ko viņi tur kopīgi arī formulēja. Un šim tic visas konfesijas, kas ir kristieši. Ja tev ir kāds cilvēks, kas saka, kas sev sauc par kristieti, bet viņš apšauba kādu no šiem, tad viņam ir kaut kāds jāatjauno domāšana, jāatgriežās, jo kristietība caur visiem gadsimtiem un visām konfesijām neatkarīgi vai viena vai otra konfesija, šis ir tas, kur viņi vienojās.
Un kāpēc tas ir tik svarīgi mums? Es teiktu, teoloģiski tas ļoti daudz, ko mums atklāja par Jēzu, bet tas parāda arī Dieva sirdi. Jēzus, būdams Dievs, būdams viens no trīsvienības, viņš izvēlējās pazemoties citu labad. Viņš pieņēma kalpa veidu. Tad, ko viņš darīja? Viņš neizmantoja savas dievišķās spējas, sauc par atribūtiem. Bet viņš izvēlējās pazemoties, un viņš uzņēma miesu. Viņam bija fiziska miesa, viņš svīda, viņš ēda, viņš raudāja. Vēstulē ebrejiem saka, viņš mācījās paklausīt tēvam. Viņš bija pilnīgi kā es, cilvēks. Tāpēc viņš spēja tevi un mani saprast. Viņš nav Dievs kaut kur attāli, kāda visums frekvence, ja, kā citi, ka Dievs neaizsniedzams. Viņš pienāk tik tuvu, ka tuvāk vairs nevar. Un viņš gāja šo cilvēku ceļu līdz galam, ne tikai kļūstams par cilvēku, kas liktos jau tā kā, bet viņš ne tikai kļuva par cilvēku, viņš gāja vēl zemāk. Viņš gāja mirt, nepelnīti, un ne tikai mirt, viņš gāja mirt krusta nāvē, kas ir pazemojošākais nāves veids tajā laikā. Tāpēc tas, ko Pāvils mums šodien ar to saka, savā starpā turiet tādu prātu, tādu domāšanu, kāds bija un ir mūsu kungam. Viņš neizmantoja savu statusu sev par labu. Viņš bija gatavs pazemoties citu labad. Arī tev un man, ar to mēs sardzam, tā ir Kristus īsumā pavēle un aicinājums atteikties mums no mūsu sevis centrētās domāšanas, no mūsu lepnuma, kas mūs bloķē, kaut kādā ziņā savām privilēģijām, bet tos nolikt, lai mēs varam īsumā kalpot citiem. Mēs gribam būt pamanīti, novērtēti un uzvarēt, bet Jēzus rāda citu ceļu. Viņš parāda, kā patiesi notiek uzvara Dieva valstībā. Tas ir pazemības, paklausības un kalpošanas ceļu. Tādu vadības, jeb leadership mācību tu nedzirdēsi daudz pasaulē, kuras viss ir kā tev atrast tavu perfekto vērtību. Ja es saku, tu vēlies kļūt par perfektu vadītāju, nāc un seko man. Un nākamajā slaidā mēs redzam Jēzus, kurš ir Dievs būdams cilvēks, viņš māca. Tu vēlies kļūt par vadītāju, tu vēlies nobriest. Tas notiek šādi. Nākamais slaidiņš, lūdzu. Vēl uz priekšu. Jēzus saka, ja kāds grib būt pirmais, pasaka pirmais. Jā, ir visāds konferences, kā būt pirmajām, kā būt vadītājam, super. Tas ir no visiem pēdējais un visu kalps. Mic drop. Mārka 10, viņš saka, un kas jūs vidū grib būt, kas? Pirmais. Tas, lai ir visu vergs, jo arī cilvēka dēls, un te viņš atsaucās to pašu pats Jēzus, nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Pāvils neizveido jaunu teoloģiju, viņš atsaucās, ko Jēzus jau bija stāstījis par sevi. Tas, mīļie, ir debesu valstības paradoks. Ceļš uz augšu, jeb uz paaugstināšanu iet caur leju. Pasaule saka uz augšu. Dievs saka, tur es tev bloķēšu, jo tas nāk no lepnuma, no vecās miesas. Lepnam Dievs stāv pretī, bet pazemīgo viņš ceļ augšā. Tāpat kā tēvs paaugstināja Jēzu, tāpēc, ka viņš pazemojās. Viņš tāpat cilvēku, viņš aizliedz sevi. Viņš mīra pie krusta. Tamdēļ ir rakstīts. Atkaļ jau ar slaidiņa pantu. Tāpēc 9. pantā. Tāpēc. Arī Dievs, tas ir tēvs. Tāpēc arī tēvs viņu ļoti paaugstinājis. Un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi un debesīs un zemes virsū un pazemē. Arī demoniskie spēki. Visi vienu dienu zemosies. Un viss mēls apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Caur pazemību nāk Dieva paaugstināšana. Kā es teicu, šie pānti ietver sevī dziļumus, un tas ir tas, ko mēs arī gaidām. Jēzus nāks atpakaļ. Pirmo reizi viņš nāca pazemībā. Viņa otrā nākšana būs spēkā un varenībā. Viņš vairs nenāks pazemībā. Viņš piepildīja tēvu gribu. Tagad atpakaļ viņš nāks spēkā. Un tas ir tas, ko mēs gaidām. Un līdz tam viņu aicinājums ir sekojiet manam piemēram.
nesiet debesu valstību caur pazemību. Tas ir tas, ko viņš arī Filipiešiem komunicē. Virzoties tālāk, skatāmies, tātad tālāk no 12. pānta viņš saka tātad, ja? Viņš ir runājis, kā veidot šīs attiecības. Viņš saka, esiet kā šis orķestris, saprotiet savu dvēseles vienotību, jūsu instrumentu, kā jūs spēlējat savstarpējās attiecībās. Kā jūs to varat tādā veidā izdzīvot? Ja jūsu motivācija ir sakņot Kristu, viņa piemērā, evaņģēlijā, un tad viņš saka, tā gaismā, ja tā, tad mani mīļie, kā jūs vienmēr 12. pants, esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Jaunais tulkojums saka, bijībā drebot, darbojieties savas pestīšanas labā. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina jūsos gan gribēšanu, gan darbošanos. Šajā reizē jaunais, un tas bieži būs tulkojumiem, katram ir savas stiprās puses. Šajā reizē jaunais tulkojums ir, manuprāt, nedaudz tuvāk. Tas, kas tiek pateikts, angliski ir rakstīts work out your salvation. ESV tulkojumā ir tas slaidiņš ar tulkojumiem īstenībā. Miķel? Ja. Vēl. Tu galīgi uz priekšu, vēl. Laižam uz priekšu. Jā, atpakaļ. Miķel vajag kafiju. Es jokojos. Tad, kas šeit parādās? Šeit parādās doma, nevis kā Pāvils saka, hei, sākumā šis teikums var izklausīties tā, nu tagad jums jānopelna savu glābšanu, draugi. Ja? Jūs esat kristieši, bet, ziniet, tomēr jums atkal vajag nopelnīt. Jums vajag riktīgi kapāt, un tad jūs kaut kādā veidā varat nopelnīt savu glābšanu. Es atceros, ka sākumā, kad sāk sekot, ja es jums lasīju to pāntu, viņš mazliet gāja pretrunā ar Pāvilu, kas pat nākamajā nodaļā mums saka, ka mēs netiekam glābti, ja mēs tiksim 3. nodaļā. Viņš saka, tas nav no mūsu darbiem, mēs nevaram tik glābti. Ja? Liekas, ka Pāvils atkal ar sevi disonē kaut kā. Bet ja mēs paņemam tālāk gan nedaudz kopējo biblisko mācību, gan angļu tulkojumus, ja? Tam ir laba vieta reizēm salīdzināt. Tad tas, ko mēs saredzam, kas šeit tiek teikts, ir, ka Pāvila doma cita nevis aicināt Filipiešu izpelnīties savu glābšanu, bet izdzīvot, jeb sākt iedarbināt, iemiesot savu glābšanas realitāti praksē. Ar ļoti aktīvu, nopietnu attieksmi. Un tāpēc ir šis vārds work out, tātad izdzīvojiet, pielietojiet savas glābšanas realitāti jūsu dzīvē. Tāpēc vecais tulkojums saka, lai jūs taptu svēti, vai kā tur bija, ka topat svēti. Šī doma ir, ka tu pieaudz savā briedumā, ka tu atspoguļo Kristu. Ja? Tāda ir šī doma. Kristīgā, un mēs par to pieskāramies pagājušajā reizē, tā pieaugšana mums kā kristiešiem nenotiek balstoties tikai uz mūsu spējām. Un pāršādi cilvēki izlasuši šo pāntu, viņi apstājās. Viņi izlasa 12. Viņi saka, mums ir tagad jādara, mums ir jādarbojas savas pestīšanas labā. Viņi neizlasa 13. pāntu, jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas gan rosina jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Un tas mēs pagājušajā nodaļā tam pieskārāmies jau. Ja? Tava un mana kristīgā izaugsme, teoloģiski saukt par svētapšanu, nenāk no tevis paša. Mēs varam izelpot. Šajā pāntā Pāvils saka, viņš iecementē, ka tas ir Dievs, kurš tevi dod gan gribēšanu, gan spēju darboties. Tas ir pamats. Tā gaismā tu nevis kļūsti slinks, ja tu tiešām saproti to, ka tevi ir Dievs, Svētais Gars ir mainījis tevi. Ja tu patiesi to piedzīvo, Dieva vārds saka, tad tu patiesībā vēlies būt aktīva daļa, sadarboties, teikt, Svētais Gars, paldies, ka tu esi manī, paldies, ka tu man maini, paldies, ka tu uzrādi lietas manā dzīvē. Nevis es tagad apsēžos dīvainā un neko nedaru garīgi. Bet īstenībā vēlos būt pilnībā atvērts, aktīvs, ar visu, kas man ir, piedalīties, sadarboties, kā ir precīzi teikt, ja? Sadarboties ar Svēto Garu. Tas ir tas, ko šeit Pāvils saka. Viņš parāda, ka šeit ir abas daļas kopā. Dievs, kurš tevī dod gribēšanu un varēšanu, un mūsu uzdevums, līdzīgi kā Filipiešiem, ar visu mūsu spēju sadarboties ar Dievu,
lai mēs pieauguši sākt izdzīvot savu briedumu, ja pestīšanas realitāti. Ja? Tad mēs daudz laika nepavadām, ja mēs pagājušreiz pieskarāmies jau šeit domai. Tad, ja? Mūsu uzdevums ir saredzēt, ka Dievs ir autors un mēs esam līdzdarbnieki. Dievs veido un maina tevi, Filipiešiem 1:6, atceramies mīļo pāntu, ja? Viņš, kas ir iesācis, pabeigs savu labo darbu pie mums līdz kunga dienai. Un tamdēļ, ja tu pareizi satver Dieva darbu savā dzīvē, tas tev patiesībā padarīs aktīvāku. Kāpēc? Jo Dievs ir tas, kurš dara, un tu sadarbojies. Tas noņem šo bauslības smagumu, ka tas viss ir par tavu spēju lasīt, pieaugt, kavēt, lūgt, viss garīgās disciplīnas, vai es to spēšu izdarīt. Mēs neviens nespējam to pilnvērtīgi izdarīt. Tagad tu saredz, ka Dievs tev pieņems nepelnīti. Tas tev dod patieso motivāciju un arī disciplīnu. Bet tā disciplīna nāk ar citu veidu spēku. Ja tu saproti, ka Dievs stāvēs tevis un viņš dara to dziļo darbu. Šis ļoti svarīgi, ja? Un tad Pāvils to visu izskaidro, viņš saka, un tagad dariet visu arī jūsu dzīvēs bez kurnēšanās un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, 14. pants, nepeļam Dievu bērnu sabojāts un samaitāts paudzes vidū. Un tad viņi mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Turēdam dzīvības vārdu man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu. Tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pūlējies. Bet ja man ir arī jāizlai savus asins, nesot jūsu ticības kalpošanas upuri, tad es priecājos. Priecādamies kopā ar jums visiem, tāpat arī jūs priecādamies kopā ar mani. Pāvils runā par to, ka mums kā kristiešiem ir jāpielieto mūsu glābšanas realitāte mūsu ikdienā, un tas izskatīsies, ka mainīsies veids, kā mēs dzīvojam. Šeit viņš saka, visu dariet bez kurnēšanās un šaubīšanās. Tā laika konteksts, viņi labi zināja, ka tie vārdi atsaucās uz Izraēlas stāstu tūkstnesī, kur Izraēls bija Dieva tauta, bet izejot jau no Ēģiptes, viņi aizvien kurnēja pret Dievu, patiesībā pret Mūzu, bet caur to pret Dievu. Dievs bija izvedis Izraēlu no verdzības, darījis brīnumus, vadījis viņus uz apsolīto zemi, bet viņu reakcija procesā, ceļā uz apsolīto zemi, kādos mirkļos bija kurnēšana un neusticēšanās. Kurnēšana gan arī vienmēr sākās tad, kad mēs kā cilvēki pārstājam saredzēt, ko Dievs dara. Mēs sākamies fokusēties uz sevi un uz apstākļiem. Un tāpēc Pāvils brīdināja patiesībā Filipijas draudzi arī mūs neatkārtot šo kļūdu. Mums kā Kristus sekotāji mums jādzīvo ar citu garu, citu perspektīvu. Un angliski antidote, līdzeklis, jeb zāles pretī kurnēšanai ir kāda? Pateicība. Mēs daudz par to domājam. Tie ir simetriski pretējās nometnēs. Kad cilvēks, te mēs runājam par Jēzus sekotāju, sāk saredzēt, sāk dzīvot no šīs pateicības vietas. Mēs pagājušajā caur Pāvilu to domājam. Viņš sāk saredzēt, ko Dievs dara. Viņš iemācās saredzēt, ka Dievs ir ar viņu visos apstākļos, un apstākļi nedefinē viņa dzīvi, grūtības to nedefinē. Un viņš spēj saredzēt dziļāku prieku, kas nav balstīts apstākļos. Kurnēšana savukārt fokusēs uz to, kas nav labi. Kurnēšana balstās uz apstākļiem. Pateicība saredz sliktos apstākļos, ko Dievs dara, kā apstākļi nav gala definīcija. Tāpēc Pāvils saka, ja jūs šādā veidā sāksiet dzīvot, jūs sāksiet mirdzēt. Es nezinu, ka tu pēdējo reizi biji cilvēku sabiedrībā, kur tu varēji just kā telpa nomainās, ka ir kādi, kuri spēj pat visniecīgākajās problēmās sākt saredzēt un viņus uzsvērt. Un reizēm var just, ka garīz nomainās tāda garīgā, jeb emocionālā telpa, jeb atmosfēra telpā. Ja, ka viss ir smagi. Es saticu, tev bijuši kādi cilvēki, ja? Tad tas ka izsūc tā kā dzīvību, cerību, ja? Liekas, tur tā kā garīz var pieskarties negācija, viņa tā kā garīz lielums. Un ne jau, ka tas cilvēks ir slikts, bet tu saredz, ka tas tā kā ir operētais sistēma, kā cilvēks saredz vismazākās lietas, ja? Un divi cilvēki varbūt tajā pašā situācijā, un ir pilnīgi citas, varbūt perspektīvas. Un tas ir tas, ko Pāvils saka. Lai tu dzīvo, tev ir jāturās pie dzīvības vārda. Ar to ir atsauc, principā, uz evaņģēliju, uz to, ka caur evaņģēliju tev ir
Dieva vārds, tev ir dzīvais vārds, svētais gars, un ka tu dzīvo no šīs realitātes, kur tu saredzi, kas ir tas, ka Dievs ir man, ko viņš dara. Pāvils atsaucās, ka viņš saka šādus vārdus, ka, lai jūs būtu nevainami un šķīsti nepieļami Dieva bērni, sabojātu samaitātas paudzes vidū, un tad mirdzētu kā spīdekļi, turēdamies par dzīvības vārdu. Un tad viņš min jau sevi, viņš saka, tad es veltīgi nebūtu skrējis, 16. panta beigas, nedz veltīgi pūlējies, ja arī man jāizlai savas asinis. Pāvils saka, es vēlos visu, ko esmu ieguldījis jūsos, es vēlos saredzēt tos augļus ar jūsu dzīvēm. Un viņš min burtiski, ja arī man jāizlai savas asinis. Mēs zinām, ka tas nav tāda skaista retoriska doma. Viņš iepriekšējā nodaļā minēja, vai ne, ka dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Viņš to raksta no cietuma. Pāvils ir sliktos apstākļos, cilvēcīgi, bet viņš iedrošina no cietuma viņus. Viņš saka, hei, draugi, evaņģēlijs izplatās, Dievs darbojās. Es gribu ar savu prieku iedrošināt jūsu prieku. Un ja jūsu prieks nāks uz augšu, tas piepildīs manu prieku. Un es vēlos, ka es neesmu veltīgi bijis cietumā, es neesmu veltīgi investējis jūsos. Es vēlos, ka mana dzīve, kā viņš saka, ir kā šis ticības un kalpošanas upuris ar mērķi, ka es saredzu, ka jūs pieaugat. Pāvils tik labi demonstrē caur savu dzīvi šo perspektīvu. Viņš nebaidās runāt izaicinošas lietas, kā garīgs tēvs, bet viņš modelē, ko nozīmē aizliegt sevi otra labad. Kad pēdējā reize tu vari padomāt, tev dzīvē bijis varbūt skolotājs, tas varbūt mentors kādās dzīves jomās. Viņš var teikt ļoti labus un pareizas lietas, un tu viņam piekrīt par 100%. Bet vienlaicīgi viņa dzīvē ir tā distance ar to vārdiem, ko viņš izdzīvo, ar to, ko viņš modelē. Esmu reizēm atsaucies uz savu mūzikas vienu skolotāju. Viņš ļoti labi zināja teorētisko lietu, bet viņš nekad to nespēlēja. Un nebija koncerts, uz kuru varētu aiziet to noklausīties. Un līdz ar to samazinājās tā viņa vārdu ietekmi, jo tu neredzēji tos vārdus izdzīvotus. Un šajā nodaļā, šajos pantos Pāvils ne tikai norāda virzienu, kurā viņiem dzīvot, un arī mums. Ne tikai viņš iecementē, viņš Kristus piemērā, bet viņš arī modelē ar savu dzīvi to. Viņš raksta viņiem no cietuma. Viņš saka, es vēlos, ka jūsu prieks tiek piepildīts manā priekā. Šis tā kā savienojams. Un, mīļie, tas ir tik svarīgi mums saredzēt. Viņš šeit runā par to, kā šīs draudzes attiecības pirmajos pantos, viņas neapstāsies, viņš vēlas, ka tas iziet sabiedrībā. Viņš saka, ir salauzta, samaitāta realitāte tur ārā. Grēks ir salauzts cilvēku domāšanu. Un viņš saka, ja mums jāsāk modelēt to Dieva valstības realitāti mūsu vidū, jo tikai tad viņa tā kā iegriežās. Mēs vienatnē to nespējam, bet kopīgi savā starpā, ja mēs sākam tādā veidā dzīvot, mēs sākam mirdzēt. Mēs kļūstam par liecību pasaulē. Un noslēgumā šajā nodaļā Pāvils pāriet arī no teoloģiskas piemēra uz dzīvi. Viņš saka par šiem diviem cilvēkiem, Timoteju un Epafrodītu. No 19. panta. No 19. jā. Šajā pēdējā teksta porcijā līdz 30. pantam viņš min šos divus cilvēkus. Par Pāvilu, Pāvils par Timoteju 20. pantā saka sekojoši. Jo man nav neviena ar līdzīgu dvēseli, kas bez viltus rūpētos par jūsu lietām. Skatāmies. Viņš to nodaļu iesāka sakot, cik svarīgi ir rūpēties vienam par otru, saredzēt otru augstāk. Ja? Viņš iedod virzienu, viņš to iecementē Kristus piemērā. Tad viņš sāk rādīt, kāds ietekmēs arī savstarpējās attiecības pasaulē. Un tad viņš saka, hei, ja jūs skaties uz mani, jums nepietiek. Skatieties uz Timoteju. Šeit nav neviens ar līdzīgu dvēseli, kas rūpētas par jūsu lietām. Tas, kā viņš izceļ, ir šī pašaizliedzīgā mīlestība otra labad. 21. pantā, jo visi meklē savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Viņš to pretnostatīja, viņš saka, bet viņa krietumu jūs pazīst, ka viņš man kalpojas evaņģēlija labākā bērns tēvam.
Mēs zinām, Timotejs ir svarīga figūra jaunajā derībā, vai ne? Pāvila vēstules Timotejam, Timotejs visticamāk bija vecais Efesas draudzē. Viņš bija vadītājs. Viņš izpildīja kvalifikācijas, Pāvila kvalifikācijas 1. Timotejam 3, ko nozīmē būt vecajam, ja bīskapam, ja? Tad vadītājs. Bet mēs redzam, kāds izskatās dzīvē. Viņš patiesi rūpējās par citu labumu, nevis savu komfortu. Ja tu gribi redzēt, kā jāizstās kristīgiem vadītājiem, skaties uz šiem piemēriem. Tas nav pa vislabākajām svētrunām, visdziļākajām domām. Tas viss ir labi, bet dienas beigās šis Pāvils neuzsver, cik brīnišķīgs ir Timoteja svētrunas. Viņš runā par viņa raksturu, par viņa dzīvi. Otrā lieta, viņš saka, viņš meklē Kristus lietas, nevis personīgu labumu. Atcerieties sākumā, lai nav šī personīgā sāncensība. Atcerieties, ja, par to bērnu savstarpējo cīņu. Viņš saka, Timotejs vairs nav garīgs bērns. Viņš meklē Kristus labumu, viņš nemeklē savu. Viņš ir uzticams kalpošanā, tie ir atsauksme šo bērnu tēvs. Viņš ir kalpojis nevis vienkārši, bet evaņģēlijā. Tas ir dzīves piemērs kādam, kurš izdzīvo šos vārdus, ko Pāvils runās Filipiešiem. Un otrs ir Epafrodīts. Es nezinu, cik bieži savā dzīvē domāju par Epafrodītu. Tas ir labs retorisks jautājums. Bet viņš ir minēts kā piemērs jaunajā derībā. Tā kā, jā, ir vērts varbūt pavadīt vairāk laika. Un skatāmies no 25. panta, viņš saka šādi. Man šķiet nepieciešams sūtīt pie jums, pasakām Epafrodītu. Epafrodītu. Vēlreiz. Epafrodītu. Manu brāli un darba un cīņas biedru. Jūsu sūtni un palīgi manā trūkumā. Filipieši bija sūtījuši Epafrodītu pie Pāvila palīdzēt. Tāpēc Pāvils saka, jums tas nav tikai par tādu skaistu vārdu, jūs esat palīdzējuši man. Vēlākās nodaļās viņš minēs, ka filipieši bijuši dāsni. Viņi bijuši ne tikai ar vārdiem pareizi, bet ar savu dzīvi to demonstrējuši. Ja? Un filipieši bija sūtījuši Epafrodītu pie Pāvila. Viņš saka, jūsu sūtni palīgi manā trūkumā. Ja? Tāpēc viņš karsti ilgojas pēc jums visiem un bija nobēdājis par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņa slimību. Un tad viņš min, ka viņam bija slimība, un viņš gandrīz nomira. Tad viņš riskēja ar savu dzīvību, lai kalpotu otram. Iepriekšējās pantos Pāvils minēja, ka Kristus aizgāja, viņam burtiski bija jāiziet līdz nāvei, citu labad. Un mūsu uzdevums ir iet Kristus virzienā, un mēs nezinām, kāds mums katram tas izskatīsies. Ko tas nozīmēs otra labad dzīvot. Un šeit viņš parāda Epafrodīts gandrīz nomira. Epafrodīta dzīvē redzam tāpat Kristus attieksme. Viņš bija gatavs riskēt savu dzīvību, viņš kalpoja citu vajadzībām, viņš upurējās evaņģēlija labā. Tāpēc Pāvils viņu paaugstina, saka, uzņemiet viņu kungā ar visu prieku un godājiet. Redzam to pašu domu? Ar pazemību. Viņš paceļ un paaugstina. Tad, mīļie, draudzes kultūra nav veidota ar cilvēkiem, kas meklē savu status vai atzinību. Un tas ir kaut kas, ko es arī mūsu draudzē gribu skaidri nokomunicēt, un esmu jau iepriekš teicis, mēs ticam šim Kristus ceļam, un to laika gaitā esmu redzējis, cik ļoti pasaule mēģina uzspiest savu domāšanu par to, ko tas var būt vadītājam, ja? Vai ka vadītājs svarīgāki un tā tālāk. Ja? Bet, mīļie, tik ļoti daudz biznesa vīde reizēm var formēt mūsu domāšanu, ja? Pasaules koncepti. Bet, tad, kad mēs lasām Pāvila vēstules, Jēzus vārdus, tas mūs ieliek pazemības pozīcijā teikt, vai tiešām tu vēlēsiet šo vadītāju ceļu. Un bibliski patiesībā vadītājs nozīmē kāds, kurš vēl zemāk liecās. Ja kāda ieceļ pa vadītāju, tā ir vēl zemāka liekšanās. Vēl dziļāk kāju mazgāšana patiesībā. Un Pāvils iepriekšējā nodaļā teica, ka ir citi vadītāji, kas izmanto Pāvila būšanu cietumā, lai viņu tikai čakarētu un teikt, vai viņš tiešām ir apostols. Ja? Viņš saka, nedzīvoties sāncensībā, esiet brīvi no tā un sākiet dzīvot ar Kristus sirdi, aizliedzot sevi. Tā, mīļie, ir nomiršana, un ar to noslēdzot šodien šo otro nodaļu, ko mēs redzam, apkopojot. Šī nodaļa sākās ar aicinājumu mums uz savstarpējām attiecībām draudzē.
kas izriet no pazemības. Ir šis vārds, tas noteikti raksturo ļoti daudz no šīs nodaļas - pazemība. Spēja mīlēt ar pašaizliedzīgu mīlestību, tad mīlestību, kas nemeklē savu labumu. Un Pāvils min par šo vienotību, kas nav vienādība, bet kas izriet no viena gara, kurā tu saredz brāli māsu un sajūti Kristus sirdi. Kristus aizliedz sevi otra labad. Un tas ir tas viņa aicinājums tev un man. Mēs domājam par šo vārdu, kas atgādina, ka mēs esam šajā vienotā, ja tā teikt, simfonijā. Mēs katrs esam ar savu instrumentu, ar savu atbildību, un mūsu uzdevums ir netiekties skanēt par citiem, bet patiesībā iet caur pazemību un sadzirdēt, kā mēs skanam kopā, sadzirdēt citu skaņas. Pāvils to visu motivēja, norādot uz Jēzu, un tad ir šis pānta kopums, ko mēs lasījām no 5. pānta, laikam bija norādot uz Kristu, jo šis apkopojums, ko tas nozīmē, ka Kristus, būdams Dievs ar visām privilēģijām, kurš izvēlējās pazemoties aiz mīlestības. Un, mīļie, tā nav mana vai citu cilvēku vajadzību to motivēt, īsumā Kristus vārds. Kristus sirds ir tā patiesā motivācija tam. Un Pāvils to norāda šajos pantos, ka Kristus kļuva par kalpu, mīra visu mūsu dēļ un pazemojās līdz pat nāvei. Tad Pāvils pēc tam minēja nākamajos pantos izdzīvot šo realitāti, šo glābšanas realitāti mūsu dzīvē. Saredzot Dievu viņa spēkā, kur ir veselīga Dieva bīšanās, bailes un Dieva bīšanās, kas ir visas gudrības sākums, saredzēt Dievu un saredzēt, ka šis pats Dievs ir tas, kurš dod gan gribēšanu, gan spēju darboties mūsu dzīvēs. Pāvils norādīja uz šo pretnostatu starp kurnēšanu un pateicību. Ja? Tad cik svarīgi mums ir nedzīvot no šīs kurnēšanas vietas. Un visbeidzot, tā nav tikai tāda skaista runāšana. Pāvils ne tikai pats raksta no cietuma, viņš saka, hei, draugi, jūs zināt Timotē, jūs īpaši zināt Epafrodītu. Jūs jāties redzēt, kā tie panti izskatās attiecībās. Ko tas maksā dzīvot Kristus ceļu? Lūk jums vadītāji, lūk jums piemērs. Tāpēc jautājums, kur mēs noslēdzam, ir personīgs, vai tavā un manā dzīvē, tas, ko Pāvils sauc par Kristus prātu, ja? Kristus prāts. Bībele saka mums visiem, kas Jēzu mums ir dots Kristus prāts. Bet tu ļauj viņam sākt veidot tavu to domāšanu, kā tu redzi arī citus, ne tikai sevi. Vai mūsu attiecībās draudzē, mūsu reakcijās, mūsu kalpošanām, mēs īstenībā dzīvojam no tās vietas, kur mēs raugamies ar Kristus acīm uz citiem, ar pazemību, mīlestību, kalpošanas sirdi. Tādā veidā, mīļie, es ticu arī par mums kā draudzi, ka mēs Kristus žēlastībā varam inkarnēt, mēs varam iemiesot, veidot kultūru, modelēt šos pāntus. Un es jau to esmu redzējis, un es ticu, ka mēs to mēģinam darīt. Kur mēs saprotam, ka īstenībā ka šis ir ļoti labi un skaisti, ka mēs esam kopā, bet tā reālā svētapšana notiek attiecību tuvībā. Un tā nav ērta vieta, tā ir grūta vieta, jo tā ir nomiršanas vieta mūsu ego, ja vecajai miesai. Bet tikai tur, mīļie, kur tajā virzienā, kur ir tā nomiršana, otrā pusē ir dzīvība. Tikai otrā pusē ir augšām celšanās spēks. Kamēr tu sargāsi sevi, nemirstot tai vecajai dabai, tu nepiedzīvos īstenībā tos augļus, pēc kā tā tik ļoti ilgojies. Tā sevis prezervēšana, jeb sargāšana nedos to, ko pasaule saka, tā dos. Bet Jēzus ceļš, Pāvila ceļš, ko mēs redzam, saka, imitējiet mani, ja? Timotē un Epafrodīta ceļš mēs redzam, tur ir tie augļi. Un lai Dievs mums palīdz kā draudzei, un arī katram personīgi saredzēt, kas ir tā mana atbildība. Varbūt ir lietas, kas sev ir jānožēlo konkrēti. Es varbūt esmu bijis tā viola, un es esmu viņu mēģinājis, ka viņi skan pār visiem citiem instrumentiem. Un visiem ir jāskan kā violē. Un tu neesi pieņēmis citus, ja tu mēģinājies pārvērst pūšamos savā līdzībā, ja? Analoģijā runājot. Varbūt tu esi ienācis arī draudzē ar nesot pasaules domāšanu. Ja? Un tas var iesnīkoties, angļu sakot. Viņš var tikai nemanām ar domu. Ja? Un mums vajadzīgs svētais garš, kas pārliecina caur vārdu mūs. Kas saka, tas nav Kristus ceļš, mīļies.
tev ir jāatmet tas, jānogalina tas. Tas nav mans veids. Un noslēgsim ar to, kad dosim mirkli Svētiem garam, rādīt un runāt uz mums. Jo šī nodaļa parāda, ka īstenībā, ka mums Dievs vēlās parādīt tev un man, ka tā pieaugšana briedumā iecer uz savstarpējām attiecībām. Ja? Un tāpēc draudze ir tik skaista vieta un vienlaicīgi tik grūta vieta. Tāpēc, ka īstenībā tieši tajā ģimenē ar tiem tuvākiem cilvēkiem, kur mēs atveramies, tur arī ir sāpes, jo mēs atveramies. Ja? Bet vienlaicīgi Dievs saka, tieši tur es vēlos jūs veidot, tajā jūs dažādībā vienotus. Bet tas varēs notikt tikai tad, ja tu ļausies. Un tā mūsu uzdevums arī kā vadītājiem, tas ir tas, ko mēs gribam veidot šādu vidi. Un tāpēc arī mēs ticam, ka Svētais Gars pārliecina tevi un man arī personīgi, gan caur Dievu vārdu, bet arī klusumā klausoties. Ja es teicu, ka Svētais Gars jūs pārliecinās par grēku, taisnību un tiesu. Tas nav mans uzdevums. Tas ir Svētā Gara darbs un apsolījums, ko viņš to darīs. Un mūsu uzdevums ir jautājums, vai mēs klausamies, vai mēs gribam sadzirdēt, ko viņš mums saka. Un tāpēc es noslēgšu lūkšanu, un mēs vienkārši īsu mirkli, es uzlikšu taimeru, un mēs dosim vienkārši mirkli Svētam Garam parādīt, ka no šīs nodaļas, ko viņš saka tev ar tavu atbildību, ar tavu personisko atbildību. Ko tev nozīmē šī nodaļa. Viņā bija dažādi aspekti, bet es ticu Svētais Gars, tas, ko viņš dara, viņš attiecina konkrēti mūsu dzīvēs. Ja? Un tāpēc es lūkšu, un tad klausīsimies. Jā, mēs paskamies tev, Jēzu, ka tu esi draudzes galva. Un es ticu, un mēs ticam, ka tu esi arī šīs draudzes diriģents, tu esi šīs draudzes galva. Un, kungs, mūsu uzdevums ir saredzēt un klausīties uz diriģentu. Un piedot tās reizes, ka mēs esam pat neskatījušies uz diriģentu. Mēs esam vienkārši močījuši savu instrumentu. Mums tik ļoti ir vajadzējis, ka mūsu instruments sadzird. Mēs esam aizmirsuši par to skaņdarbu, kurā mēs esam viena sastāvdaļa. Piedod par tām disonancēm, Dievs, ar mūsu salauztību, ar mūsu egocentriskumu, ar mūsu vēlmi un vajadzību pierādīt. Kungs, piedod man, piedod mums, kungs. Piedod, ka tik bieži mēs esam šo skaisto skaņdarbu padarījuši šķību, disonējoši. Un vienlaicīgi paldies, Jēzu, ka caur tevi tu veic izmaiņas mūsos. Un tu apsoli, ka tu darbojies mūsos. Un ja mēs ļaujamies tai dziļai izmaiņai mūsos, kur mēs vairs neesam visuma centrā, Dievs, bet esi tu un tavs veids, kā dzīvot, tad tu maini mūs. Tu mūs neatstāji tādus, Dievs. Un šajā mirklī, kungs, lūdzu par katru vienu, kas pat varbūt šī vārda laikā ir jutis, varbūt pat apsūdzības. Kungs, es lūdzu spēju izšķirt, kas ir apsūdzība no tums, bet kas ir Svētais Gars, kurš pārliecina, Dievs, par lietām, kas jāmaina. Un paldies, ka caur šo nodaļu tu arī apsoli un rādi, Dievs, ka mūsu attiecībām, mūsu savstarpējām attiecībām, tām ir tik liela ietekme. Jā. Tavs sirds tik ļoti par to. Un tāpēc, kungs, mēs lūdzam šajā mirklī, ka caur Svēto Garu tu vari runāt uz mums. Mēs paskamies par tavu vārdu un paldies par tavu garu. Paldies, ka tu runā tik dažādos veidos. Un šajā mirklī, kungs, rādi, kas ir tas, ko tu mums saki. Jā, mēs klausāmies, kungs runā. Un tagad paņemam mirkli. Ja? Šis ir īsts mirklis. Bet es ticu, ka kādu jums jau ļoti skaidrs saņēma. Un es ticu, ka uz kādu šis varbūt kaut kas līdzeli konkrēti, ka Dievs jau ir iepriekš rādījis un ir bijuši apspiestas lietas, un Dievs atkal rāda. Un viņš jau mīlošs tēvs, viņš parasti
audzē arī tos nopietnības līmeņus, ja viņš jau ir teicis, un tu apzināti ignorē, ka tam īstenībā ir nopietnas sekas. Es jūtu vairāk kā tādu brīdinājumu. Ja tu saki, Dievs runā, viņš jau ir kādos gadījumos ļoti skaidri runājis. Kur iespējams tev ir šis nomiršanas ceļš, kur tev ir jālūdz piedošana, vai tev jāiet šis pazemības ceļš. Visai, kad ir kādi gadījumi, kur es teiktu apspiest, tas ir viens un otrs nāca pants no Jēkaba vēstules, ja nemaldos, kurš tā rakstīts, ka pazemīgajiem Dievu to žēlastību, bet lepniem viņš stāv pretī. Un tas tiek rakstīts kristiešiem. Ja tu apzināti stāv pretī svētā gara paskubinājumiem šo pazemības ceļu, tas īstenībā ir nopietni, jo tas izriet no lepnuma, ka tu zini labāk. Tajā mirklī tu komunicē, ka, lai arī tu Dievs saka, ka es zinu labāk, un es izdaru izvēli iet pār tavu autoritāti. Un Dieva vārds ļoti nopietns, ka salauztam viņš ir blakām, ja? Nolūdz uz šniedrē viņš ir blakām. Bet pret lepnību Dievs ir ļoti, ļoti nopietns. Un ja tu šovakar jūti, ka tev ir kaut kas, kur tu stāv lepnībā, es tev gribu vismaz ļoti brīdināt. Tas ir grēka, es teiktu tā sātana grēka pati centrālā daļa – lepnība, lepnums. Un mums vajadzīga Dieva žēlastība un brāļu, māsu reizēm balss. Tikai, ja mēs esam tajā vietā, nedzīvo tur, tā ir ļoti bīstama vieta. Un tāpēc, ja šis pants par tevi atrod brāli māsu, ja tu jūti, ka tev vajadzīgs aizlūkšana, un tu varbūt zini, ka tev ir kaut kas jānes gaismā. Ka kaut kas par šo simfonijas skaņu ir sadragāts bijis, kur ir vajadzīgs atjaunošana, vai tavam instrumentam, vai te kopējai skaņai. Jēzus aizvien dod žēlastību, viņš vēlas dot žēlastību, bet viņš neies, viņš stāvēs pret lepnumu. Tas ir Dieva vārds, mīļie. Ja tu vēlies saņemt žēlastību, Jēzus roka ristiet, bet tev jāiet pazemības ceļš. Tu nevari uzspiest savu gribu, tu nevari uzspiest savu vēju, tev jāiet Kristus ceļš. Tad ar to mēs tad arī šodien noslēgsim. Es ticu, ka ir jāsarēdz šajā dodējā gan iedrošinājums, bet arī brīdinājums, no abas puses stāv blakām. Ja? Lai arī tagad varbūt tas pēdējais vārds, ko es līdzdēlu, ir diezgan skaidrs ar skaidru izaicinājumu. Pāvils iedrošina par labajiem augļiem, kas ir pieejami, ja mēs ejam šajā pazemības ceļā. Un lai Kristus palīdz tev, palīdz man, jo tur būs laba augļi. Tur mēs spīdēsim, ja? Un tāpēc es noslēgšu lūkšanu, tad mēs tad beidzam šodienu. Un es iedrošinu, ja tev vajadzīga aizlūkšana atrodi brāli vai māsu, kas var aizlūkt šodien, ja? Neaizēj, ja tu jūti smagumu, un varbūt tu pats šokar jūti, ka varbūt tev ir jānes cita nasta, tev varbūt ir šokar jākalpo kādam, ja? Tu varbūt jūti ļoti skaidri, ka šokar tev varbūt jau jāpraktizē tas, ka tu aizliec sevi vai nogurumu, vai to, ka telpā nav tik daudz skābeklis, un tu apzināti varbūt jūti, pie kāda ir jāpējiet, ja? Ja tu esi cits draudzes loceklis, tad, protams, arī var attiekties uz tavu draudzes kontekstu, ja? Tikai es jūtīgs ar svēto garu. Labi, es tad apkopošu ar lūkšanu, tad mēs beidzam. Jā, paldies Tev, Jēzu, paldies Tev, kad Tavs apsolījums ir patiesa, paldies, ka Tu veido mūs, paldies, ka Tu ne tikai esi rabīns, kas mācīja, un skolotājs, kas mācīja, bet paldies, ka Tu iemiesoji savu mācību līdz pilnībai. Paldies, ka būdams Dievs, Tu pazemojies. Paldies, ka Tu gāji šo sevis aizliekšanas ceļu. Paldies, Jēzus, ka Tu saki arī mums, ņem krustu un seko man. Jēzus, sekošana Tev ir nomiršanas ceļš, bet tā ir nomiršana, lai atrastu dzīvību. Tā ir nomiršana, lai pārvarētu salauztību un atrastu patiesu dzīvību. Un, kungs, es lūdzu šajā vakarā acis saredzēt to, ka Tavs aicinājums nomirt, aicinājums kalpot un aizliegt sev, patiesībā ir dzīvības ceļš. Un paldies, ka tur ir labs apsolījums un liela alga, kungs. Un es īpaši lūdzos, kungs, tiem, kas sajūt šo lepnuma smaku, spiedienu, kungs, es lūdzos ļoti skaidru modību un arī kaut ziņā ar drebēšanu nodarbēt Tavā priekšā, Dievs.
saprast, ka grēks ir nopietns un viltīgs, lepnums ir ļoti melīgs, un, kungs, mums katram ir vajadzīga Tavu žēlastību, un sārgi mūs, kungs, no palikšanas uz tāda stakas, un ved ar katru vienu no mums, bet īpaši tos, kam šajā vakarā Tu uzrādi, ved atpakaļ uz pazemības ceļa, uz sevis aizliekšanas un citu saredzēšanas augstāka ceļa. Paldies, ka tā ir Tavs sirds. Paldies, ka mēs esam viena miesa. Kungs, mēs lūdzam, dari šo darbu mūsu vidū. Mēs Tev mīlam, Jēzu. Mēs Tev mīlam. Paldies, ka Tu nāci. Un paldies, ka Tu nāksi atkal, Kungs. Mēs apliecinam un gaidam Tavu nākšanu. Jā, Kungs, ļauj mums to dienu sagaidīt, atmetot veco dabu, mirdzot kā spīdekļiem, samaitāts un salauzts paudzes vidū, Kungs, kad apkārt tik daudz salauztība. Ļauj mums mirdzēt, Kungs. Jā, lai mūs pazīst pēc mīlestības mūsu starpā, Jēzu. Paldies Tev. Paldies, ka Tu to dari, un paldies, ka Tu to darīsi mūsu vidū. Jā, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.